skatāties. Nu, sveiki! Daži praktiski padomi pretrūsas tematikā. Šitā gumija ik pa laikam ir jānoņem nost. Pie daudziem labi zināma gurķu speciālisti. Parādīšu, kā tas ir Volvo. No perikupa neko nepirksim. Brauksim pie tā privātā. Jo man no malas skatoties liekas, ka daudziem tas ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai reizi gadā iebraukt apskatē ar augstu paceltu galvu. To, ka tur viss sliekšņi un spārni un durvjapakši ir sarūsējuši, tas tur. Un kāds ir tas mērķis, kam tu gribi viņu saglabāt? Nākošajām paudzēm to grīdu? Es pat nepieliektos paskatīties, cik tieši viņa vēl ir dzīva. Ļoti saudzējumi. Nu, lai nav tā kā ar to valsti. Viss vienmēr slikti, bet pašam pakustināt savu pakaļ, lai būtu labāk, priekškam. Par to, uz ko tiešām būtu vērts iespringt, lai tās jūsu mašīnas, kurām tiešām ir tendence rūsēt, rūsētu mazāk un cenā turētos ilgāk. Nu, pie viena arī paskatīsimies, kur un kāpēc rūsē Audi Q5, Audi Q7, daudz iecienītie Volvo XC60, XC90, nu, kā arī visi pārējie līdzīgas konstrukcijas auto. Un nē, te nebūs stāsts par to, ka jums vajadzētu investēt grīdā vairākus tūkstošus eiro, pie daudziem labi zinām gurķu speciālisti. Nu, protams, ja piķis nav problēma, kā rokas rokā. Bet, pielietojot dažus vienkāršus risinājumus un radošu pieeju, diezgan ticami, ka, lai noturētu to mašīnu kaut cik pienācīgā stāvoklī ilgāku laiku, daudziem pietiks arī ar dažiem simtiem. Jo tā atslēga, manuprāt, kā reiz arī ir tajā, lai izdotos atrast kaut cik saprātīgu vidusceļu starp to investīciju un faktisku vērtības kritumu pret to liederību īsākā vai garākā termiņā. Nu, cik katrs no jums ar tiem auto ilgi plāno braukt. Un kamēr es te runāju no altāra, jūs droši varat parakstīt komentārus un izteikt savu viedokli. Cik pēc jūsu domām ir liela jēga vidusmēra mašīnai iztērēt vairākus tūkstošus eiro par pretrūsas apstrādi grīdai? Ja pēc tiem 5, kādiem 7 gadiem jums tāpat visi spārni, durvis un aizmugurējais vāks tāpat būs sarūsējis. Nu, vai tā nav tā? Ir tā. Mēs viņus redzam katru dienu, jo jūs viņus regulāri vedat un piedāvājat mums atstāt uz maiņu kā pirmo iemaksu. Nu, pavisam godīgi, bez rūsas pie mums te iebrauc rēti kurš. Un tajā brīdī, kad tā mašīna pa tiem 5 gadiem jau tā dabīgā ceļā būs nokritusi cenā, nu un atkal kādam būs jāpārdod. Daudz svarīgāk būs nevis tas, ka tev nav rīža grīda, bet tas, kā tu būsi noturējis tieši to virsbūves redzamo daļu. Visas tās vājās vietas, spārnus, durvis, arkas un visu pārējo. Nu, to es jums kā perikups varu apgalvot. Jo daudzos gadījumos nav pat jēga, ka tā mašīna tehniski ir ļoti laba. Jo skatoties uz viņu, tu tāpat saproti, ka viņa jau sen ir iztērēta. Un jūs taču arī faktiski visi tās mašīnas vispirms pērkat ar acīm. Nu, vai tā nav? Tā ir. Tāpat arī jūs pēc tiem X gadiem gribat par tām savām mašīnām izspiest maksimāli daudz. Nu, es domāju, ka to pilnīgi noteikti grib visi. Nu, tāpēc arī būs šis video jānoskatās līdz galam un mazliet jāpapilda mājas darbi arī pašam. Jo mēs, protams, varam vainot klimatu un ražotājus. Nu, lielā mērā, protams, vaina arī ir tieši tur. Bet, kā jau minēju, ir daži vienkārši risinājumi, kur tev pilnīgi noteikti ļaus noturēties tajā zarā daudz ilgāk. Skaidrs, ka tiem, kam tā rocība birst no kabatām, ideālā variantā var saspridzināties uz pilnīgi visu. Gan uz to grīdu, gan visu pārējo. Bet tad jāsaprot, ka tā investīcija to 5 gadu griezumā, visticamāk, ka vienkārši nebūs rentabla. Un daudzos gadījumos pat var sasniegt pat pusi no tās iegādātās mašīnas vērtības. Pie kam lētākiem auto gan jau ka pat novienādoties ar sākotnējo iegādes cenu, kas pēc manām domām jau būs pilnīgs absurds. Kā tur bija tas teiciens? Tā kā sunim nav ko darīt, viņš laisa sev olas. Te ir līdzīgi. Nopērk vecu mazliet iepūšu Volvo pa 6000 eiro. Un tad pirmajā mēnesī, kad 2-3 tūkstošus iztērē pretrūsas apstrādē. Un ir tādi, ticiet man, es tādas esmu saticis. Es, protams, nezinu kā jums, bet man tas liekas pilnīgs mazohisms. Un lai tā kunga žēlastība, ja tur vēl sliekšņi jāpārmetina, tā vietā uzreiz varēja tiem 6000 piemest tos 2-3 tūkstošus, kas ir atvēlēti tai antikorozijas apstrādē, brīvprātīgi vai piespiedu ceļā. Un tad jau pa 9000 tur varēja atvest no Vācijas tādu, kuram tā rūsa pa tūmā nav stāvējusi. Bet vairumā gadījumu netak. Nepirks jau pa kosmosu vecu Volvo. Kaut kāda tāda aģgāna loģika, jums tā nešķiet? Un atceramies, to, kāda ir sliekšņi, vajadzētu paskatīties pirms tās iegādes, nevis pēc. Protams, ir kaut kādi modeļi, kur tā pretrūsas apstrāde, tā grīdai ir nevis ekstra, bet tāds kritiski un taktiski svarīgs manevrs. Piemēram, kaut kādam Land Cruiser rāmim viņu vienkārši vajag obligāti, jo ar labu rāmi un virsbūvu tā mašīna ļoti labi turēs cenu.
Savukārt bez tās apstrādes, tas rāms tev pa mūsu ceļiem, kad uz 5-6 gados sapūks droši vien, ka tā, ka tur pēc tam jau būs jāiegulda daudz vairāk. Tā kā es piekrītu, ka mērīt visu pēc vienas auklas noteikti nevar. Tāpat ir vēl atsevišķa kategorija ar mašīnām, kuram tā apstrāde tiešām ir kritiski svarīga. Īpaši, ja tu plāno braukt ziemā. Tikai tie modeļi parasti nemaksā ne 3000, ne 7000. Nezinu, nebrauks tak pa ziemu ar tikko svaigi atrestaurētu un neapstrādātu T4 2.5 dīzeli, vai ne? Savukārt tādu naudu investēt parastā XC60 pa 10 000 vai nezinu, Q5. Es nezinu, vai tas ir prāta darbs, bet, kā saka, biezie dar kā grib. Vēl man ir pilnīgi saprotams, ka tas tiek darīts pilnīgi jaunām vai salīdzinoši dārgām un sterilām mašīnām. Īpaši tām, kuras tiek pirktas pa savu naudu, nevis operatīvajā līzingā. Jo operatīvajā tur jau pie pakaļas. Nobrauc tos 5 gadus, un lai tas dīlers pats pēc tam domā, ko ar to visu darīt. Parastam cilvēkam gan tas nebūs baigi izdevīgais risinājums, bet, tas situācijas un piemēri ir ļoti dažādi un visi jāskatās individuāli. Un tas viss vienkārši elementāri ir jāparēķina skatoties ilgtermiņā. Cik tam pasākumam ir liela jēga un kāds ir katra tā konkrētā soļa mērķis. Jo man no malas skatoties liekas, ka daudziem tas ir vajadzīgs tikai tāpēc, lai reizi gadā iebraukt apskatē ar augstu paceltu galvu inspektoram, palielītos, kad kāda man ir grīda. To, ka tur viss sliekšņi un spārni un durvju pakši ir sarūsējuši, tas tur, kā saka, nieki. Uzmodelēsim pie reizes vienu piemēru, tā, lai jums tā mana doma ir pavisam skaidra. Iztēlosimies tādu ikdienišķu situāciju. Tu no rīta piecelies un izdomā, ka pirks jaunu mašīnu. Budžets kādu 5000 eiro. Un pieņemsim, ka tu gribi kādu Volvo XC70 2007. gada. Lai tas stāsts vēl godīgāks jau saknē, šoreiz no perikupa neko nepirksim. Brauksim pie tā privātā. Tas, kurš viņu tāpat kaut kur pircis no tā perikupa. Kur viņš citur viņu varēja nopirkt, vai ne? Labi, pārdevējs pa telefonu tev saka, ka pirms 7 gadiem ir uztaisījis dārgu antikoroziju. Tu, protams, priecīgs brauc skatīties, jo, taču ir diezgan liela cerība, ka tai mašīnai jābūt ļoti dzīvai, vai ne? Tu sarunā tikšanos, aizbrauc viņu paskatīties, bet braucot klāt jau pa gabalu redz, ka tās ārkas ir lupatās, atverot duris redz, ka sliekšņi gali tādi paši, izšķīduši, ap tiem durvju rokturiem viss sarūsējis un tā jumta līnija virs vējstikla, visi lielos burbuļos. Un tagad tā pavisam godīgi man atbildēt, jums tiešām joprojām interesē, kādā stāvoklī ir tā pirms 7 gadiem pa dārgu naudu apstrādātā grīda, es pat nepielieiktos paskatīties, cik tieši viņa vēl ir dzīva. Kāda jēga, ja tā mašīna sāk uz drupt jau no augšas? Jūs man komentāros varat uzrakstīt, varbūt, ka es kaut ko nesaprotu. Mēs, protams, varam par šito visu diskutēt bezgalīgi, par to, cik rentabli ir vai nav tādā pasākumā guldīt vairāk pa kādiem, 500 000 eiro. Man tā psiholoģiskā robeža vienmēr ir bijuši kaut kādi 1000 eiro. Ja tas maksā vairāk, tad tur jāsāk jau stipri rēķināt, kam tu to dari un pa cik tu to dari. Un kāds ir tas mērķis, kam tu gribi viņu saglabāt nākošajām paudzēm to grīdu. Jo es skaidri zinu, ka pērkot kaut kādu lietotu mašīnu robežās līdz kādiem, 7-8 tūkstošiem eiro, es pilnīgi noteikti nebūtu gatavs investēt vairāk. Jāsaprot arī, ka vairumā gadījumu tas 7000 vērtais auto pēc 5-6 gadiem maksās vismaz uz pusi mazāk, pie kā viņam jau būs sarūsējuši sarkas un viņš būs ne tikai uz pusi lētāks, bet arī diezgan grūti realizējams. Savukārt ar vēl dzīvu virsbūvi un tādu bišķirīšu grīdu, tev vēl ir cerība, ka tu pārdos pa augstāku cenu to mašīnu. Un daudz vieglāk nekā tos, kur ir sarūsējuši pa perimetru. Es domāju, ka jūs paši ļoti labi zināt, kur un kā pa tiem 7 gadiem sarūsē daudzi kādus 10-20 gadus veci Volvo un lielākā daļa Volkswagen grupas auto. Vai tie paši mūsu teritorijā ļoti populārie parketnieki, tur Q5, Q7, XC90, XC60, Tiguani, Touareg un vispārējie. Par tiem, kā reiz mēs šodien arī bišķi paskatīsimies tuvāk. Un vēl jāpiezīmē, ka no Vācijas mums faktiski viņi visi atnāk bez rūsas tipiskajās vietās. Parātam, protams, kādam ir kaut kas kaut kādās tajās kritiskajās vietās, bet vairumā gadījumu diezgan nebūtiski, jo mēs tam pievēršam ļoti lielu uzmanību. Tā ir viena no galvenajām lietām, ko mēs skatāmies vēl tajā fāzē, kad mēs tos auto atlasam. Tais pašās izsolēs, kamēr jūs bildēs skatāties diskus, tikmēr mēs tur meklējam rūs apkārtam diskam. Tur spārni stūrīši jāpievēl klāt, viss jāpaskatās. Tāpat jūs tur, atvērtām durvīm skatāties, kādā stāvoklī kaut kāds durvju apšūms. Man tur fokus jau ir pilnībā uz durvju apakšējo daļu, vai tur nav kaut kas sarūsējis.
Tā kā tajos slidinājos modeļos tur ir jākoncentrējās īstenībā uz pavisam citām lietām. Pie kam es esā ļoti daudz, īpaši privātos sludinājumus, varu pietuvināt. Un tev ir jāpietuvina un jāpaskatās tieši tāpat, kā tu skaties dzīvē. Nu, tu tak neskaties durjapakš pa gabalu. Ja tev ir iespēja uzspiest uz tās bildes, tā arī dari. Pievelc klāt un izstaigā vienkārši visu perimetru, paskaties, kur tur ir sarūsējis, kur nav. Es domāju, ka ļoti daudz no jums šito pat nepraktizē. Protams, ka tās mašīnas rūsē arī Vācijā. Un šitās visas lietas ir tādas, kuras tev vienkārši jāpamana. Un jau startā jācenšas nopirkt tāds, kurš nesarūsēs pirmajos gados. Vai pirms pāris nedēļām jau nav nokrāsots pārtai rūsei. Un te jūs brīnaties, ka no Vācijas atvestai mašīnai nesat dzirdējuši tās leģendas stāstus. Es tur nopirku mašīnu no Vācijas, man viņa tur pirmajā ziemā viss sarūsēja. Nu, jums jāsaprot, ka bieži tas ir tāpēc, ka tas perikups viņam ir paņēmis sarūsējuši, un pirms pārdošanas to rūsu ir vienkārši nokrāsojis. Nu, un nokrāsot un atrestaurēt sarūsējuši detaļu, nu, gluži nebūs viens un tas pats. Tādā lētajā kategorijā, nu, tev uz to ir jābūt gatavam. Es pat gribētu teikt, ka tas ir pilnīgi normāli. Ņemot vērā, ko vairums no jums pa to lēto cenu grib izspiest. Bet, nu, pērkot kaut kādu XC60 pa 10 000 eiro, nu, gan tā baigi negribētos, vai ne? Tā kā labāk, lai tas spārns priekšā ir nomainīts, pārskrūvēts, nevis bijis norūsējis un vienkārši nokrāsots. Bet, nu, te ir atkal otra galējība. Jums taču nedara mašīnas ar skrūvētiem priekšējiem spārniem. Tāds apburtais loks. Tā kā jau minēju sākumā, visu šito lieliski var redzēt tajos brīžos, kad jūs vedat tās mašīnas rādīt kā pirmās iemaksas. Kas kādu no katras no jums ir prātis nopirkt. Kāds tur labāk, kāds netik labu, kāds ir cerējis, ka viņam ir paveicies izvilkt laimīgo lozi un pa super cenu tikt pie svētā grāla. Nu, kādam varbūt arī paveicās, šaubu nav. Nu, gan jau, ka kāds arī momentu loto to miljonu kādreiz ir nokasījis. Bet, nu, vairumā gadījumu tas ir tikai tāds sapnis, no kur neviens negrib pamosties. Tāpēc, ja tu jūti, ka tu kaut kur tajā iegādes procesā netiec galā vai nejūties droši, nu, tad zini, ka man ir Telegram grupa, kurā tu visus šos sasāpējušos jautājumus var man izklāstīt pilnos teikumos, nu, un kopā arī izspriedīsim, kur jāskatās un cik prātīgus vai neprātīgus soļus tu plāno veikt pie tās auto iegādes. Un turpat Telegramā, starp citu, ir vēl viena interesanta opcija arī priekš visiem pārējiem, kuri pārskatāmā nākotnē plāno mainīt savu auto. Tajā pašā Telegram grupā es esmu uztaisījis jums improvizētu piekļuvi slēgtām Eiropas izsolēm, kurā jūs mierīgi varat savu jauno auto mēģināt sameklēt paši. Nu, un tur ir diezgan interesanti. Turpat varētu būt daudz interesantāk nekā mobilē. Un ar mūsu palīdzību to mašīnu par diezgan saprātīgu komisijas maksu arī varēsiet nopirkt. Tā kā links ekrānā, profilā un video aprakstā. Nu ko, tad mums vajadzētu aiziet apskatīties, kā tas viss izskatās dabā un ko tieši mēs varam darīt, lai ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem pieturētu ne tikai to grīdu, bet arī visu pārējo. Nu, lai nav tā kā ar to valsti. Viss vienmēr slikti, bet pašam pakustināt savu pakaļ, lai būtu labāk priekškam. Tā kā ar to rūsu savā ziņā ir ļoti līdzīgi. Nu ko, dodamies. Tātad pirmā lieta, durvju rokturi. Visi zinām, ka Volkswagen B6, Volvo arī visi šitie XC60, XC90, V60, visiem ir tendence rūsēt pie rokturiem. Kāpēc tā problēma ir? Problēma ir dēļ jauno rokturu konstrukcijas. Viņi visi ir tāda kustīga principa. Šeit, reko, ja ieskatās, var redzēt, ka te ir iekšā blievgumija. Tā blievgumija paliek cieta. Es viņu pirmkārt uzliku pilnīgi jaunu. Pa 10 gadiem tā gumija ir palikusi cieta tā kā akmens. Nu labi, viņa varbūt pat nav gumija, viņa plasmas, bet to būtu vērts droši vien, ka uzlikt jaunu. Vēl ir jāiemāca sievai durvis taisīt vaļā. Nevis šitā, bet caur īkšķīti, ka mēs viņu piespiežam un atveram mierīgi. Kundzēm iemācāt. Šeit tos rokturs var izņemt ārā, apakšā palīmējam PPF plēvi. Tas rokturs jau trīsies nevis pret krāsu, bet pret to PPF plēvi. Jo tā problēma jau kā reiz arī ir tajā, ka tu nopērc nost krāsu un tas sāls vienkārši to visu bleķi apēd ap to rokturi. Tālāk, to pašu PPF-u es pats personīgi līmētu arī šitajās vietās uz spārni. Jo tas bumpers ar laiku trinoties, te kaut kādas smilts sabirst starpā iekšā un viņš sāk berst nost krāsu. Q5 šitie stūrīši ļoti populāri, kad viņi ir atcituši krāsu, viņš pat netik traki rūsē, kā atcit krāsu, un tad, kad tā krāsa ir atcist, tad jau viņš palēnām arī sāk rūsēt. Nu, un tagad pats galvenais. Visi zinām, ka Volvo un tie paši Audi Q5, viņiem rūsē, viņi sāk rūsēt no šitā stūra apakšā. Tas notiek tāpēc, ka šitajās vietās krājās dubļi, krājās sāls, un jūs viņus vienkārši elementāri neizmazgājat tās vietas. Tad, kad mēs iebraucam ātrajā mojkā,
tad ir jāpaņem, jāatver tās durvis vaļā, un visam šeit ir jābūt izskalotam, pilnīgi visam. Tieši tas pats ir šeit. Tūlītās pamēģināšu nolikt to kameru. Ko tev redzēt, tā blīvumī, tā augšā ir tāda pufīgākā, lejā viņa jau ir sasēdusies. Skatieties. Nu, un kā jums šķiet? Tur neiet dubļi iekšā? Protams, ka iet, un tas viss te krājās šitajās vietās. Tā, nu un tad parādīšu jums pašu lielāko klupšanas akmeni šitajā visā pasākumā. Īpaši tas attiecās uz Audi Q5, Audi Q7, neatceros, kā tur Touaregam tas viss izskatījās, bet es domāju, ka līdzīgi. Tas pats arī, starp citu, arī ar Cayeniem. Volvo tā konstrukcija mazliet savādāk. Tur nav tās gumijas viņiem. Volvo tur atkal tie stūrīši ir vājāks vietas. Skatieties, šitā gumija ik pa laikam ir jānoņem nost un jāiztīra pilnībā. Reku te ir dubļi, tie dubļi saiet te tais spraugās, un šitai visai vietai visu laiku ir jābūt pilnīgi tīrai. Man bija atbraucis viens uz maiņu, kuram noņemot to gumiju, viņu vairs nebija kur uzlikt atpakaļ. Te viss nodrupa. Visa šitā mala, kaut kādi centimetri divi, faktiski bija jau norūsējusi pilnībā. Nezinu, cik viņš ilgi bija Latvijā, bet viņš to gumiju nekad nebija ņēmis ārā un tīrījis. Nu, reku te jau arī dubļi. Šitam visam ir jābūt smuki izmazgātam. Pāris reizes gadā to gumiju izņemam, visi šita aizmugurītes, iekšpusītes, visas izmazgājam, un tas pasākums turēs daudz ilgāk. Un šitien arī tie paspārni. Tie paspārni ir no kaut kāda tā kā cieta paklāja. Loģiski, ka viņi tur ziemā sasūcās ar sāli, daudz pat ziemu nobrauc, tas sāls tur viss salien, visās iespējamās spraugās sasūcās te tajā paspārnā, un tad viņam, es domāju, turpina rūsēt arī pa vasaru, tas lietas ūdens to sāli vēl visu vasaru turpina skalot. Tālāk, skatieties, reku te viss ir iekšā smiltīs. Pagaidām tās vēl ir tādas vācu smiltis, bet nu Latvijā, protams, ka tas mums būs sāls kopā ar dubļiem. Tas viss regulāri, tā kad iebraucam ātrajā mojkā, nevis noskalojam to mašīnu pa gabalu, bet tas karčers jums ir jāiebāž te iekšā un pilnīgi viss te ir jābūt. Visam ir jābūt tīram un izmazgātam, tā lai tur vispār nekāda ne dubļi, ne sāls, nekas nepaliek. Un tas ir jādara regulāri. Tas nemaksā dārgi. Viss sāls ir jāatver, visam pilnīgi jābūt izskalotam. Reku tas Audi pat īstenībā faceliftā saprat to savu problēmu. Sanāk, ka šitajā vietā lien iekšā dubļi un smiltis, paliek uz tās gumijas, un viņš sāk berst te krāsnost. Parādīšu, kā tas izskatās uz tādu, kuram tas pasākums jau ir progresējis. Te, kā redzam, rūs nekāda stūrī nav, bet pēc šīs te vietas mēs redzam, ka te jau kaut kāda problēma bijusi, un viņš jau te ir trinies. Neko redzēt, ka tā gumija ir oranža. Un kāpēc? Tāpēc, ka šeit jau nav tas plasmas virsū. Un reku te arī, teiksim, stāvsniegs. Nu, sveiki. Nu, labi, šitas ir jāapstrādā, jānokrāso un viss tur nekas viņam nebūs. Pie nosacījuma, ka mēs tam apstrādātajam uzlīmēsim atkal kaut kādu plēvu virsū. Bet, ja mēs to nedarīsim, tad šitā viņi izskatās pilnīgi visu. Un šitas es vēl gribētu teikt, ka ir ļoti maz. Tā kā saudzējam šitās vietas ļoti saudzējam. Ar faceliftam viņi paši saprata savu problēmu, un lai nemainītu, kā saka, duri konstrukciju un vispār mašīnas konstrukciju, izdomāja vienkārši risinājumu. Šitajā vietā viņi rekur ir uzlīmējuši tādu biezu plēvi, lai tās smiltis nenoberž to krāsu, jo viņi visi, tie Q5, Q7, viņi visi šitajā vietā parasti sāk rūsēt. Ot no šejienes viņš sāka, un te tie dubļi visi un sāls krājās, un tas viss te iekšā turās. Tā kā bēdīgi. Tālāk, paspārnus vismaz reizi gadā izņemam ārā, visu izmazgājam, izpūšam ar kaut kādiem, es nezinu, vienalga, ko jūs tur pūtīsiet, kad tik kaut ko iepūtīsiet. Vaskus, merkasolus, pilnīgi vienalga, iepūšam un liekam to visu atpakaļ. Atslēga ir pareizi nomazgātā mašīnā. Tas jau būs ļoti daudz. Priekšējiem spārniem Audi baigi nav izteikti, nu vienīgi šeit arī var teis ar uzlīmēt kaut kādu PPF, tai priekšai. Labi, šitam jau nāk reku tāds plasmasiņš, kas neļaus tur baigi. Jumta līnija arī visai jaunajai paaudzei vairs nenāk augšā tās gumijas. Sānai gumija, augšā nav nekas. Tur tikai kaut kādu plēvu aizsargu uzlīmēt un viss. Starp citu pārsagiem īstenībā arī. Tādiem vāciešiem parasti tad tie acitumi ir diezgan smalki, bet nu, teiksim, kaut kāda Austrija, Somija, Zviedrija, Dānija parasti tie acitumi ir daudz lielāki. Un tā viņš arī attiecīgi daudz vairāk rūsē. Nu jā, es saku, pats galvenais ir kārtīgi visu izmazgāt, un tas jau būs ļoti daudz. Tā, labi, ejam, aiziesim līdz sniegā ieputinātam Volvo. Parādīšu, kā tas ir Volvo.
Tā, nu šitas ir baigi ieputināts, bet, nu, tik cik man jums vajag parādīt, varēšu parādīt. Tātad Volvo visvājākā vieta, un kur ir bijusi rūsa pat vāciešiem, šeit, šitajā vietā. Respektīvi iemesli tur ir divi. Pirmais, reku te nāk tāds plasmas, bieži te sasprūtuši kaut kādas smiltis, sūdi, nu, un, protams, pie mums arī sāls. Un, protams, viņš trin šitajā vietā to krāsu nost, un tur jau vairs nav ilgi jāgaida, kad tas sāls sāks pūdēt to spārnu. Bet tas ir tikai viens no iemesliem, jo viņš ne tikai no ārpuses rūsē, bet viņi rūsē arī no iekšpuses. Te, ja tā ieskatās, var redzēt, ka te ir tāds tā kā mīksts paralons. Tur arī visi tie sūdi krājās. Regulāri iztīra tās vietas. Viņa rūsēs daudz mazāk. Jā, izņemam paspārnus, aiz spārna, es nezinu, cik tur viegli tik tam paralonu sūdam ir klāt. Pats es to nekad neesmu darījis, bet nu jums iesaku. Tālāk, aizmugurējā daļa. Nu šeit stāsts līdzīgs kā ar... Sniegs sabir iekšā. Nu šeit stāsts līdzīgs kā ar Q5. Nu es domāju, ka šitās vietas jau jūs visi ļoti labi pazīstat. Visi Volvo, principā, ir jāsāk skatīties no šī te stūra. Atveram aizmugurējās durvis, iebāžam šeit galvu. Ja šeit ir rūsa uz redzēšanas, tad tu zini, ka tur apakšā jau var vairs nekas iedzīgs baigi nebūs. Jā, nu tā problēma jau ir tajā, kad aiz tās liekšņa krājās visi tieši tie paši dubļi, sāls, viņš jau te dabūna kaut kādā kustībā, pastrīķē to krāsnost un visu, un tur nav jābrīnās, ka tas viss rūsē. Protams, tas viss rūsē arī no apakšas, tur jau tiem Volvo arī kritiski svarīgi ir izpūst visas tās vietas ar kaut ko, bet nu, tur nav noteikti jāaizrojās ar kaut kādiem vairākiem tūkstošiem, tu paņem tos liekst nost, visu to grīdu, teiksim, arī. Noteikti to grīdu visu var paņemt, izpūst ar to pašu kaut kādu Merkosolu, jums to pa dažiem simtiem visticamāk izdarīs jebkurā servisā. Es noteikti nesasprindinātos uz to, lai man tur visu nojauc, visu izskrāpē. Nu labi, ja tur tā grīda ir sākus rūsēt, nu tur nav jēgas pa virs pūst pilnīgi noteikti neko, tas viss tur norūsēs vēl ātrāk. Bet, teiksim, tādai svaigi ievestai mašīnai, nu paskatāmies, kā te tā apakša izskatās. Nu, te izskatās diezgan smuki, man liekas, vai ne? Tā kā ne te kaut kas baigi jākas noteikti kārtīgi nomazgāt, ja kurš normāls servis tev to Merkosolu sapūtīs un ies tas pasākums daudz ilgāk. Tā kā tērē tur kaut kāds vairākus tūkstošus, lai to grīdu šitādai, teiksim, mašīnai tur baigi ilgtermiņā noturēt, nu cik tu ar viņu brauks? Nu 5, 6, 7 gadus, nu 7 gadi viņi jau, es šaubos, ka jūs braucat ar mašīnām tik ļoti ilgi. Jā, te starp citu tieši tas pats, var nāk tas plasmas aizsargs, nu to var vajag paņemt kādreiz nost. Visu samazgāt, satīrīt, paspārnes izņemt ārā. Teiksim, šitajās vietās arī aiz amortizātoru. Nu, tur es saku, tur var izpūst to visu, bet dramatiski ar to visu aizrauties, nu, es tur nekādu baigo jēgu tam visam neredzu. Tā kā kaut kā tā īsumā. Un reku vēl viens piemērs. Audi Q3. Tas, starp citu, attieksies arī uz visiem pārējiem. Volvo XC70, kam tur nāk visiem tās plasmas uzliks. Nu, noņemat viņas reizi gadā nost, 2 reizes gadā noņemat nost, visu iztīrat, sasmērējiet un liekat visu atpakaļ. Nu, loģiski, kad viņi visi rūsē dēļ tā, ka te sakrājās visas smiltis sāļi, līdzīgi kā tam XC60 aiz priekšējiem spārniem. Un tad jums nebūs tā, kā jūs paši parasti sakat, noņem plasmas un parādi, kas zem plasmasiem. Jā, tu tur būs uzpasējis to pasākumu, tā tev tur nekas arī kādu krietnu laiku arī nebūs. Izmantojiet. Nu, es ceru, ka kaut kas no šitā visiem tomēr noderēja. Zintarzemauto.lv